15. aprīlī Viesītē notika Latvijas avīzes diena, kuras ietveros notika dažādas aktivitātes – tikšanās ar Latvijas avīzes radošo komandu, konsultācijas pie Latvijas Krājbankas un Latelekom speciālistiem, iespēja izbraukt ar jauniem Nissan automobīļiem, kā arī dažādas izlozes. Dienas centrālais notikums bija vietējo iedzīvotāju tikšanās ar vides un reģionālās attīstības ministru Raimondu Vējoni. Tikšanās bija laba un, manuprāt, vienīgais mīnus bija tas, ka varbūt dēļ laika trūkuma viņa sanāca pietiekami īsa un līdz ar to ne visiem cilvēkiem bija iespēja uzdot jautājumus. Bet jebkurā gadījumā tas jautājumu loks bija ļoti plašs un interesants un, manuprāt, ir būtiski tikties ar cilvēkiem, lai skaidrotu tās lietas, kā tas ir varbūt no pirmā vota, un varbūt reizēm izdzirdēt to, ko nevienmēr dzird pa televizoru, lai tiešām varētu daudz labāk būt informēti par to reālo situāciju. Gan pieaugušo, gan bērnu publikas atsaucību guva arī tikšanās ar karikatūristu Gati Šļūku, kurš turpat uz vietas zīmēja vietējo iedzīvotāju karikatūras un mācīja bērniem kariķēšanas pamatprincipus. Vienmēr jau patīkami atbraukt tā, pastīties, arī satikties ar bērniem no mākslas skolas un tā, teikt, izbraukt ārā no Rīgas galu galā un pie tautas, gandrīz kā deputāts. Un tā, zīmēja vietējos, arī zīmēja mani. Vienmēr jau zīmē citus, un tad ir vienmēr patīkami, ka bērni pazīmē mani, un tad pastīties uz sevi no malas nesanāk tā bieži. Kas karikatūras darbā vispār visgrūtākais? Reizēm idejas izdomāt, kad tās idejas nenāk, un te pēdējā brīdī kaut ko izmisīgi censties izdomāt un paspēt līdz avīzes nodošanai uzzīmēt. Kaut kādi jauni politiķi varbūt, ka pirmo reizi viņu zīmē, un varbūt viņam tāda diezgan garlaicīga seja no karikatūristu viedokļa skatoties, viss baigi simetriski un tā. Tad gribās kaut ko pārspīlēt, bet īsti tur nav ko. Un vecs cilvēks jau vienmēr ir vieglāk izkariķēt un kādus politiķus lieliem deguniem un tur pastiet vēl lielāku. Bet, bieži vien ir tā, ka kaut kāda ideja nevar izdomāt par politiku vai ko, tad to pašu pārsviež uz dzīvniekiem. Un tur var izvērsties. Kas tev šodien patika vislabāk no karikatūras stundas pie Gata Šļūkas? Tas, ka bija jāzīmē karikatūras. Un mājās tu arī zīmē? Tāpat prieka pēc. Jā. Un ko tu šodien par zīmējumiem saņēmi dāvanā parādi? Šī tāda grāmatiņa. Un kas iekšā arī autogrāfs parādi ir tev no Gata, jā? Gatei no Gata, jā? Jā. Tagad tev būs jālasa anekdotas, jā? Arī vietējais Viesītes iedzīvotājs pensionārs Juris Misiņš ir priecīgs par Latvijas avīzes dienu un jau sevišķi Gata Šļūkas uzzīmēto karikatūru par viņu. Tā ir ļoti interesanti. Es kādreiz sen gribēju Rīgā varbūt kaut kur pie kaut kāda mākslinieka pieiet, lai man uzzīmē, bet tā negadījās. Šoreiz es te laikam priekšā vairāk sēdēju. Tā viņam bija ērti mani nozīmēt. Tas ir labi, ka atbrauc te tādu no Rīgas. Mums tāda iespēja vienmēr jau negadās. Latvijas avīzi un ministru redzēt un uzdot jautājumus. Aprunāties brīvā atmosfērā, interesanti.